Šodien ir 8. diena. Mēs braucam mājās šodien. Mūsu Spānijas ceļojums ir beidzies un mums tūlītās jāiet uz jau autobusu. Mēs mūsu istabiņu atstājām, visu sakravājām un jā, mēs ejam. Pēdējā reize, kad mēs būsim šajā stāvā. Un šeit jau sāks mūsu ceļš uz mājām. Sēžam ārā 30 grādu karstumā un gaidam mūsu autobusu, kurš mūs aizvedīs uz Barcelonas lidostu. Sagaidām mūsu autobusu, kāpjam iekšā un braucam. Uz lidostu mēs braucām apmēram 2 stundas, tieši tāpat kā šurpceļā. Vienīgi es nezinu, kā pārējie, bet es biju tik ļoti noguris, ka es visu ceļu vienkārši nogulēju. Man liekas, ka pārējie arī. Šeit jau mēs visi super laimīgi esam lidostā un gaidām, kad varēs nodot bagāžu. Mēs braucam mājās, mūs deportē. Nodevām bagāžu un braucām skatīties, kur var paēst. Mēs esam izdomājuši jaunu lietu, ko darīt nākošajā reizē, kad mēs kaut kur brauksim. Tas ir sadarboties ar kādu random lieku un iet ar viņu kaut kur uz kādu arcade. Es Lopī nesapratu nevienu vārdu, ko viņš teica. Tā kā, bet okei, jā. Čari, ko tu dari? Te jau mēs esam visu izdarījuši, izgājuši cauri drošībai un ejam meklēt, kur ir mūsu gates. Easiest to rage bait. Ar tu saņemies, davai? Un mēs pazudu! Sameklēt savu geitu un gaidīt pie geita. Liek, tevis dēļ viņi iet meklēt tevi, tu nevar pateikt, kur tu esi. Fuck you mean, es vienmēr Spānija, es ļaujies mums projektu, kur es biju tur. Fuck you mean, viņamās nav aizgāja, arī. Es viņam teicu, man teicās, es jūtu pulsa, jo es lieku māmas nos. Man savādāk neatļāva pats, kas tu biji. Pirmajā sekundē te jau pazudu. Kurš metīs pirmo pāri? Vēl Čeri un top Arturs gan savu ID kartu makās. Arī noķēra, viņš iet viņam izskīt. Arī pasaka, tu izskīt ID kartu. Es dzirdēju kaut kā tur planku, kas izskīt. Vilciens paņēma tādu līkumu un šemundānu. Agnes mēs atradām, ID karti atradām, bet šīs vispār bija ķirsīts visai drāmai pa virsu. Mūsu čemodāns izgāza. Arku Daniela kaut kur velk. Pēc 7 minūšu ilgās drāmas mēs beidzot tikām lidmašīnā mūsu vietās un gribējām braukt mājās. Or this will be you. Copy link, like and subscribe. Or this will be you. Ko mēs visi jūtamies tā kā miljonāri. Viņš mūs filmē. Tas bija Installs of Doom. Arturs pazuda, mēs viņu atstājām Lielbritānijā un mēs braucam tagad uz mājām. Atkal man filmē. Ko Daniels sēž. Darījām atkal kāds frīks. Kāds ir Daniela un Džek nāk pie viņa? Kas tu tāds? Esam to izdarīt. Ko? Vai you filming me? Flight mode. Un tad transitions, tu nospēj to tur flight mode, mēs esam atpakaļ. O, Dievs, kas man tas kāps izdarīja ar maniem matiem. Mūsu spīniem tieši skatēs, mēs esam atpakaļ. Es nezinu, kas ir viņa problēma. Es nezinu, kas tāds ir, bet tikai... Kas tas tāds? Drāma. Mēs skatīt to telefonu tik... Es knapskaties par jau. Es zinu, tas, ka tev tā kā to oksīģenu mēneši, viņš ir gan pure oksīģenu, tāpēc tu vienkārši kļūst hāji un tad tu nevis tā kā, tu esi tā kā more relax, ka tu to nomirst, nevis tev, jo tev ir lielāka iespēja izdzīvot. Un ar to mēs arī beigsim.
Šeit mēs jau visi esam gaisā. Te var redzēt arī, kā mēs smuki nolaidāmies no mūsu 3,5 stundu lidojuma, kurš arī aizkavējās par stundu, jo lidmašīna pacēlās vēlāk nekā vajadzēja. Tomēr pārējie kaut ko ampelējās pa lidmašīnu, es bez jebkādām problēmām atkal visu ceļu nogulēju. Vienīgi lūcīgi pa laiku gribēju parunāties. Es atkal teiktu filmēts, nu jā. Kur Elzbetē ir drāma? Nonchalant challenge. Ierakstiet komentārā, kura ir visvairāk nonchalanta. Mums vajag pēc intervijas. Mums vajag interviju. Mans putniņš, No, tiekamies Ventspilī. atpakaļ Ventspils valsts ziņās. Ko jūs domājat par Spāniju? Spānija skaista pilsēta, tikai Spānija skaista pilsēta. Ļoti karsta. Spānija ļoti skaista valsts, tikai ļoti karsta. Ko jūs domājat par tiem konkursiem un dziedātājiem? Uz priekšu mēs vēl brauksim, dodiet naudu, ies vēl labāk. Mēs mācīsimies. Atā! Atpakaļ Ventspils valsts ziņās. Ienesināšu. Ko jūs domājat par Spāniju? Brīnišķīga pilsēta. Jā, silta, saulaina. Jā, un skaists jaunieši. Kopš šodien viņi ir pilsēta. Konkurss. Summer talent. Jā? Jā. Šeit apsargs mums viss izdzina ārā. Just kidding. Mēs beidzot braucam mājās. Pirsam vienu mašīnu. Es nezinu. Nu, ko darām? Braucam apakaļ. Braucam uz labo pilsētu Spāniju. Jā, braucam uz labo pilsētu Spāniju. Tu kopē, ko es saku? Tu kopē, ko es saku? Tas ir idiots. Tas ir idiots. Es jau gribēju teikt to, ka apkārt parēk mums nesaprot. Jā, reāli. Mēs visi saprotam. Braucot uz Ventspili, mums pa ceļam spīdēja šī ļoti skaistā saulīte, un es sapratu, cik ļoti man pietrūka šī skaistā Latvijas daba. Visi kopā, viss būs kārt. Esam mājās, back to reality, kā man šis viss pietrūka. Tad man Spānija pietrūks vēl vairāk. Čālējā! Galētis! Lukas, what's up? 7 dienu piedzīvojumā. Mēs nevaram jums pateikt, kad būs citi vlogi, bet tā kā visiem, kur katru dienu skatījās, es jūs esmu. Šitā nevar likt, tā kā mēs esam dokumentālajā filmā. Labi, mēs ar Anī nobeigsim. Paldies visiem mūsu mīļajiem skatītājiem. Mēs ļoti novērtējam, ka jūs katru dienu skatījāties un ka jūs gaidiet, un kad jūs sūtījāt atsauksmes, un tā kā mēs to ļoti novērtējam. Es to ļoti novērtēju. Es domāju, ka es nezinu. Jā, novērtējam ļoti. Sarkanie voli, jā. Es nezinu, kad mēs šeit atgriezīsimies, bet šis bija ļoti jautri. Very fun. Very fun. Mums ir ļoti bēdīgi, šis viss beidzās. Ļoti bēdīgi. Jā. Bet paldies, ka skatījāties. Tiekamies citreiz. Atcerieties, laikot, subscribot, aizsūtīt kalkulātoram, aizsūtīt savai homei. Un trešās pakāpes brālēnam. Obligāti. Viss. Māsīcē nevajag. Bye, guys. Gucci. Okay, guys. Bye, guys.